Labdien, kolēģi! Paldies, ka šodien, 3. decembrī, esat pievienojušies mūsu kopīgai sesijai par iespējām uzņēmumiem un pētniecības organizācijām programmas aptvars Eiropā ar fokusu uz Eiropas inovāciju ekosistēmām, EIT kopienu, Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts un arī postdoc programmām. Mani sauc Marija Plotniece. Es ceru, ka mani var labi dzirdēt un labi redzēt. Un esmu aptvars Eiropa Nacionāla kontaktpunkta vecāka eksperte. Un šodien es būšu jūsu moderatore un arī pēdējais daļas par Eiropas inovāciju ekosistēmu vadītāju. Pirms mēs sākam par saturu, tad pāris praktiskie punkti mūsu šodienas sesijai. Tad pasakums tiek ierakstīts, kā jūs redzat, un ierakstu kopā ar prezentācijām nosūtīsim pēc semināra. Mans lūgums ir turēt mikrofonus izslēgtus, kam ir nerunājam, lai izvairītos no fona trukšņiem. Un, ja jums ir iespējams, tad ļoti novērtēšu, ja kameras būtu ieslēgtas, tas palīdz radīt tādu dzīvāku sajūtu, daudz patīkamāk redzēt un stāstīt cilvēkiem, nevis runāties ar melniem kvadrātiem, bet tas, protams, nav obligāti. Varat domāt, ka tas ir podcasts. Jautājumi. Pēc katra runātāja paredzēts 5 minūtes īsam Q&A, tāpēc aicinu rakstīt jautājumus čatā jau prezentācijas laikā, un tad mēs uz visu atbildēsim. Tā, pēc pasākuma arī jūs saņemsiet īsu atgriezes saites ankētiņu. Es pieļauju tādu, kad mums paies tā viss mūsu informācijas dienas, tad arī mēs atsūtīsim tādu vienotu ankētiņu, vienkārši gribēju personīgi palūgt jums to aizpildīt, jo tas palīdz mums, protams, labāk pielāgot nākamas seminārus tieši jūsu vajadzībām. Un šodienas izmantot slaidi arī būs pieejami pēc pasākuma, tos izsūtīsim kopā ar saiti uz ierakstu. Par šodienas struktūru, tad no sākuma mana kolēģis Baiba Kargāna pastāstīs par postdoc programmas iespējām uzņēmiem un arī sadarbībā ar pētniecības organizācijām. Tad sekos EIT kopienas aktualitātes un iespējas no manas kolēģis un arī EIT kopienas vadītājs Alins Dolmuts. Un tad visbeidzot mana prezentācija par Eiropas inovāciju ekosistēmām EII, kuras pastāstīšu par to, kas joprojām ir aktuāls 25. gadā un arī ielūkosimies 26. 27. gada programmas konkursos. Un tad es pieļauju, ka ar to es beigšu šērot savu skrīnu un aicināšu Baibu pārņemt virtuālu mikrofonu. Jā, sveiki. Tātad es sākšu ar pēcdoktorantūras programmas prezentāciju, pastāstīšu. Tā, redzat? Jā, ļoti labi. Vai pa visu ekrānu redzat, ja? Smuki? Jā. Tātad mani sauc Baiba Kargāna, es esmu pēcdoktorantūras projekta vadītāja. Šo vārdu pēcdoktorantūras pētījumu dažkārt ir grūti atcerēties, mēs viņu saīsināti saucam visbiežāk par postdoc, un Tātad Latvijas Zinātnes padome no 2024. līdz 2029. gadam īsteno pēcdoktorantūras pētījumu 1119 pasākumu, postdoc projektu, un šis nākamā kārta paredzēta ir ar saimniecisko darbību saistītiem, tātad vairāk ar uzsvaru uz komersantiem, pamatā domāt kārta, un tad es vēlos jums pastāstīt, ko šī programma piedāvā, kādas ir tās iespējas. Postdoc pasākums pēc būtības ir cilvēka resursu kapacitātes stiprināšana un jaunā zinātnieka, pētnieka karjeras attīstība, bet līdz ar to jāņem vērā, ka komersants paralēli šim jaunā zinātnieka piesaistei un attīstībai var savā uzņēmumā tātad veicināt inovācijas vai kādus inovatīvu procesu attīstību. Un to droši var izmantot šajā programmā. Kas var pieteikties? Pieteikties var visi Latvijas Republikas uzņēmumu
reģistrētie uzņēmumi, sīkie, mazie, vidējie, lielie, nav nekāda ierobežojuma. Var pieteikties arī zinātniskās institūcijas, bet tad es lieku ar uzsvaru ar savu saimniecisko daļu. Komersants, kurš piesakās, nevar atbilst grūtībās nonākušu uzņēmumu statusam. Tātad nedrīkst būt nekādas maksātnespējas vai lieli zaudējumi bijuši. Savukārt zinātniskās institūcijas, ja uzsāk tad pētniecības pieteikumu, tad tiešām tikai ar to savu saimniecisko pusi, ar to daļu. Tas, kas ir ļoti svarīgi, tajā brīdī, kad šīs programmas ietvaros tiek aizsākt šī pētniecības pieteikuma īstenošana, uzņēmumam ir jāpieņem darbā jaunais zinātnieks, pētnieks. Viņš šo cilvēku pieņem pilnā darba slodzē ar darba līgumu uz visu šī pētniecības pieteikuma īstenošanas laiku. Jaunais zinātnieks, pētnieks, tas nozīmē, ka viņš doktora grādu ir ieguvis pēdējos 10 gados. No iesniegšanas brīža. Tātad, ja tiek startēts uz nākamo kārtu, tad tas būs apmēram no 2016. gada un uz 2016, 17, 18 ir iegūts šis grāds, tad droši var pieteikties. Par atbalstāmajām darbībām. Kas tad programmas ietvaros ir atbalstāms? Pavisam tas galvenais akcents, tātad personāla atlīdzības izmaksas, jūs šim savam jaunajam pētniekam varat maksāt pilnu algu no šī postdoku projekta. Un jūs varat piesaistīt šim postdokam arī klāt tehnisko darbinieku, ja tāds ir nepieciešams, laborantu, kādu inženieru vai kādu, kas pieņem un pētījumu gaitā ir nepieciešams, varbūt pat ne uz visu to laiku, bet uz kaut kādu brīdi. Tad šīs izmaksas ir attiecināmas. Tāpat attiecināmas ir dažādas izmaksas par instrumentiem un aprīkojumu. Šeit jāatcerās viss, kas ir saistīts kā inventārs, to jūs visu varat attiecināt. Ja te ir kādas lielākas iekārtas, kas ir pamatlīdzekļi un uzņēmuma īpašumā, tad jūs varat attiecināt amortizācijas izmaksas. Tāpat ir iespējams dažādas līguma pētījuma izmaksas, izmaksas, kas saistītas ar konsultantiem, pakalpojumiem, ar kādu licenšu iegādi, to visu var attiecināt. Tieši tāpat, kā citus materiālus, kas nepieciešams tieši tīri pētījuma veikšanai, ķimikālijas, inženieriem, varbūt kāds, metāla detaļas, motoriņi, vēl visu, kas ir saistīts, to visu var atbalstīt no projekta līdzekļiem. Tāpat arī izmaksas par patentu, ja šī pētniecības pieteikuma īstenošanas laikā pēcdoktorants, postdoks, jūs jaunais tātad pētnieks, ir izstrādājis kādu inovatīvu risinājumu, kuru jūs vēlaties patentēt, tad šīs izmaksas arī ir attiecināmas gan maziem un vidējiem un mikro uzņēmumiem. Lielajiem uzņēmumiem gan šīs izmaksas nav attiecināmas, bet tie, kas ir maziņie un vidējie, pavisam droši. Un arī mācību izmaksas konkrēti pēcdoktorantam ir attiecināms ar mazliet mazāku atbalsta intensitāti, to es parādīšu uz priekšu, bet jūs droši varat arī šo savu jauno pētnieku sūtīt mācīties, lai viņš audzētu savu kapacitāti. Tas, kas ir svarīgi, tātad tīri no tādiem nosacījumu viedokļa, šajā konkursā atklātajā var piedalīties tādi pētniecības pieteikumi, kas atbilst vismaz vienai no RIS3 jomām. Tās, kas ir tātad šeit jūs varat redzēt, visas pēc kārtas nesaukšu, un varbūt arī starpdisciplināru pētījumu. Bet, ja tas ir starpdisciplināru pētījums, tad jāatcerās, ka tāpat viena no galvenajām, tātad viena no šīm 5 jomām. Pieejamais finansējums vienam pieteikumam ir 192 360 eiro. Tas ir uz visu izvēlēto pētniecības pieteikumu īstenošanas laiku. Vēršu uzmanību, ka šī ir kopējā summa. Parādīšu arī par atbalsta intensitāti. Un īstenošanas periods ir līdz 36 mēnešiem. Tad uzsāk. Uzreiz gribu akcentēt, ka jūs paši izvēlaties, cik garu jūs vēlaties šo pieteikumu. Tie var būt 12 mēneši, 18, 36 pēc jūsu brīvas izvēles. Un šis pieejamais finansējums 192 000 ir pieejami neatkarīgi no mēnešu skaita. Tātad tas, kā jūs tiešām saplānosiet savu pieteikumu. Par atbalsta intensitāti, tātad
sīkais mikro vai mazais komersants var saņemt ERAF atbalstu 70% apmērā, un 30% ir savs privātais līdzfinansējums. Bet to, ko es vēlos uzreiz akcentēt, ir iespējams palielināt šī ERAF apmēru par 15%, bet ne vairāk kā 80%, tātad līdz 80%, ja jūs paredzat savā pieteikumā, jaunais pētnieks, ka pētniecības šie rezultāti būs publiski pieejami. Vai viņš piedalīsies varbūt kādā konferencē, viņš uzrakstīs kādu rakstu priekš Open Access, tad jūs varat palielināt par atbalsta intensitāti par 15%. Vidējam komersantam tieši tāpat ERAF atbalsts ir 60%, bet ja jūs nodrošināt šo rezultātu publisku pieejamību, tad palielinot par 15% jau 75% jūs varat saņemt. Lielajam 50% un attiecīgi varat palielināt līdz 65%. Tas, ko gribu uzreiz akcentēt, tātad tehnoloģija tiesību aizsardzības izmaksas, tām ir mazliet, tām ir 50% atbalsta intensitāte, tām šeit neietekmē tas 15% pieaugums, un mācību izmaksām tātad mazajiem uzņēmumiem 70% un vidējiem 60% atbalsta intensitāte saglabājās no ERAF. Lielajiem komersantiem atbalstāmas tikai mācības, tehnoloģiju tiesību aizsardzības izmaksas nav atbalstāmas. Par atbalsta saņemšanu tātad ir iespējami divi veidi. Jūs varat startēt ar de minimis vai arī 651. regulu, kā ierasts viņu sauc par GBER, bet jūs droši startējat, ja jūs startējat ar de minimis, jums ir pieejams šis neizlietot tā summa vēl, tad jūs iesniedzat no vidu elektroniskās datu bāzes tātad šo izziņu, kas ir sagatavota, un pievienojat klāt deklarāciju par komercsabiedrības atbilstību, tātad vai tas ir mazais vai vidējais, un gada pārskatu. Ja jums jau de minimis ir iztērēts, vai tur nav pieejams tādā apmērā, kā ir nepieciešams finansējums, jūs varat izvēlēties arī otru variantu un startēt ar 651. Regulas nosacījumiem, un tur būs jāpievieno attiecīgi tad stimulējošās ietekmes apliecinājums, pamatojums, ko jūs aprakstīsiet. Un tieši tāpat deklarācija par to, tad vai jūs esat mazs vidējs uzņēmums un gada pārskats. Šo 651. regulas ietvaru pārbaudīs Centrālā finanšu un līguma aģentūra. Jums nekā citādi, jūs visu iesniegsiet mums, mēs paši pārsūtīsim, paši sagaidīsim viņu lēmumu un tad nodosim jums, tātad jau ietversim lēmumā. Kas ir svarīgi atcerēties jau iepriekš, tātad komersantam nedrīkst būt aktuāli līdzekļu atgūšanas kaut kāda rīkojuma vai nevar būt nonācis finansiālās grūtībās. Kas attiecas par sadarbības partneri, jūs varat piesaistīt arī sadarbības partneri, un gadījumā, ja jūs plānosiet viņam arī sadarbības partneram finansējumu, jūs tā kā paši par kaut kādām darbībām plānosiet finansējumu, tad arī sadarbības partneri mēs pārbaudīsim, vai viņš nav grūtībās nonācis uzņēmums. Ja jūs tā sadarbība tiks veidota kaut kā savādāk, bez finansējuma, tikai kaut kāda apmaiņas vai tā, tad uzņēmumam šī informācija netiks pārbaudīta. Par pašu pieteikumu tīri, kā tas veidojās. Jūs sagatavojat tātad pētniecības pieteikumu, vai jūs noteikti sameklējat no sākuma pēcdoktorantu jaunošo pētnieku, kas pie jums varētu strādāt, sadarbībā ar viņu uzrakstat šo zinātnisko aprakstu angļu valodā, iesniegsiet to Latvijas zinātnes padomē, un mēs šo proposal, research project proposal, ko jūs būsiet sagatavojuši, dosim vērtēt ārvalstu ekspertiem, 2. Šie ārvalstu eksperti izvērtēs, ja saņemsiet vērtējumu virs sliekšņa, tas nozīmē, būsiet sasnieguši minimālo slieksni, tad skatoties pēc pieejamā finansējumā, šobrīd finansējums ir pietiekams, jūs startējat, kārtoties, mēs jūs tā kā saranžējam, un tad notiek komisija apstiprina jūs un uzsāks līgums slēgšanas process. Tad, kad esat tikuši jau pie līgums slēgšanas,
sākat īstenot savu pieteikumu, ir jāparedz, ja pieteikums ir vairāk kā 1 gadu garš, tad jums būs vidusposma vērtēšana. Tas ir tāds brīdis arī, kad ārvalstu eksperti pieteikuma vidusposmā izskata kas ir izdarīts un kā sokas. Šeit nav jānobīstas, šeit nav tādu izteiktu soda sankciju, ja galīgi neesat kaut ko aizliegta darījuši, bet pēc būtības šeit jūs saņemat un jūsu pētnieki saņem vairāk ierosinājumus, ieteikumus, ko pamainīt, ko uzlabot, kam pievērsties, un tad jūs pabeidzat šī pieteikuma īstenošanu, un noslēgumā tātad ir procentuāls vērtējums, kuru arī novērtē ārvalstu eksperti. Vajadzētu pieturēties pie tā, kad ir vismaz virs 65% šis novērtējums, un tad jūs esat veiksmīgi pabeiguši savu pieteikumu īstenošanu. Gadījumā, ja jūs sagatavojot pieteikumu šo zinātnisko kvalitāti nesasniedzat, jūs paliekat zem sliekšņa, tā kā jums ir tur bišķi kaut kas pietrūcis, jūs saņemsiet tāpat klāt ārvalstu ekspertu vērtējumu, kurā būs tātad uzskaitīti tie plusi, mīnusi, jūs varat uzlabot un startēt atkārtoti. Tā būs tāda iespēja, jūs to varēsiet darīt, būs tāda kā atvērta tipa kārta, un jūs varēsiet startēt otrais. Tas, ko mēs sagaidām tātad, ka jūs sasniegsiet vismaz 2 no šiem 5 rezultātiem, izveidota darba vieta, tad, ja jūs piesaistat jaunu pēcdoktorantu, jaunu pētnieku, tad jums ir izveidota jauna vieta, jūs viņam nodrošināt 1 gadu ilgtspēju. Ja tas ir jūsu darbinieks, kurš jau pie jums strādā, jūs varat šo rādītāju neizvēlēties. Tas, kas ir obligāti jāsasniedz, ir zinātnisko rakstu skaits. Un ir jāsagatavo vismaz 1 zinātniskais raksts pētniekam. Tāds kā papildus rādītājs, tātad jauno produktu un tehnoloģiju skaits, ja jūs plānojat, ka jūs izstrādāsiet kādu jaunu risinājumu vai tehnoloģiju, arī to jūs norādat kā sasniedzamo rezultātu. Publiskā privātās investīcijas, tas būs jūsu līdzfinansējums, tas jums jau būs automātiski, un jūs varat paredzēt arī sadarbību ar pētniecības organizācijām vai ar komersantu, skatoties, kā jūs izvēlties. Tādā gadījumā jūs slēgsiet sadarbības līgumu. Kas attiecas par mobilitāti? Tātad jūsu pētnieks drīkstoties mobilitātēs, drīkstoties uz mācībām un uz dažādām konferencēm, to jūs paši izvēlaties. Tas, kas ir obligāti, ir publicitāte, tātad reizes 6 mēnešos ir jāpublicējās mājaslapā, ir jāaktualizē informācija uzņēmuma mājaslapā. Ir jānodrošina tur, kur būs pēcdoktorants strādā, ka tur ir A3 formāta plakātiņš pielikts, un sasniedzamajos rezultātos tomēr jāizmanto būs pieteikuma numurs. To, ko mēs bieži saņemam vai jautājumu par nodarbinātību, vai ir jābūt tiešām pilnai slodzei, jā, tas ir viens no noteikti lielākajām prasībām, tātad galvenā postdoks, jaunais pētnieks strādā pie jums pilnā slodzē. Darba algai ierobežojuma nav, tai ir jābūt atbilstošai iestādes politikai, un samērības princips tomēr ir jāievēro, bet tāda konkrēta likme nav pateikta. Tas, kas nav atbalstāms, tātad studiju kursu un mācību materiālu izstrāde, lekciju lasīšana, tātad šis nav uz šo programmu, šobrīd šeit nav attiecināms, tas mājaslapu izstrāde nav attiecināma, jūsu pētnieks izmanto jūsu mājaslapu un darbojās informācija liek tajā, un dažādu uzņēmumu IT sistēmu vai datu bāžu izstrāde vai uzturēšana, kas nav saistīts ar viņu pētījumu, šīs izmaksas nav attiecināmas. Un biežākais jautājums, vai drīkst strādāt arī pēcdoktorants citur? Mēs aizliegt strādāt viņam citur ārpus viņa darba laika brīvdienām nevaram. Līdz ar to viņš pēc būtības var strādāt citur. Ja viņš strādā vēl papildus darbu pie jums, tad tās ir virsstundas. Tas mūsu ierosinājums ir vairāk pa 0,2 nestrādāt, jo tad tomēr tas tā kvalitāte ievērojami zūd. Un tas, kas ir tad ar pēdējo slaidu, jo laiks man tek ārā. Tad par dokumentāciju, visa dokumentācija būs pieejama Latvijas Zinātnes padomes mājaslapā, pie postdoc programmas, pie 4. konkursa. Mēs plānojam, ka 4. konkurss varētu tikt izsludināts
janvāra beigas, varbūt februāra pats sākums. Visa dokumentācijas iesniegšana būs tikai un vienīgi elektroniski postdoc sistēmā. Pirms tam ir jānoslēdz līgums ar mums. Sistēma nav sarežģīta. Noslēgsiet līgumu, iegūsiet pieejas un varēsiet visu sagatavot. Paldies par uzmanību. Tāds ļoti ātrā skrējienā pāri visas programmas nosacījumiem, bet ja ir kādi jautājumi, droši varat ar mums sazināties, nākt uz tikšanos, izrunāt, ja ir kaut kādi jautājumi, varbūt arī no kontaktpunkta kolēģiem uzrakstīt, ja pazūd mūsu kontakti, un tad droši jautājiet. Varbūt tagad ir kādi jautājumi. Super, paldies, Baiba, par, manuprāt, ļoti konkrētu un praktisku ieskatu postdoc iespējas uzņēmiem. Un, jā, tiešām pārēsim pie jautājuma. Es neredzu pagaidām čatu nevienu jautājumu, vai kāds gribētu pacelt rociņu un paņemt ētāru laiku un uzdot jautājumu dzīvē nosacīt. Vai citi postdoc ir plānotas? Es domāju, ka tas ir jautājums par citām kārtām, droši vien par tātad janvārī, februārī ir plānota par nesaimniecisko kārtu, kas būtu tieši uz zinātniskām institūcijām. Šobrīd es nevaru, diemžēl, atbildēt, jo mums nav oficiāli piedalīts elastības finansējums klāt. Līdz ar to, ja šāds finansējums tiks piedalīts, tad iespējams, ka būs kādā varbūt gada vidū. Ja netiks piedalīts, tad es visdrīzāk, ka nē. Paldies, Baiba. Es domāju, ka mēs atbildējām uz šo jautājumu. Vai ir kāda vēl jautājumi? Pagaidām neredzu. Līdz ar ja to. Ir droši, tad es te būšu. Es domāju, ka var arī čatā, un ja kas arī jūs redzat Baibas kontaktus arī uz ekrānu, droši var rakstīt, jā, gan Baibai, gan mums arī pasākumu rīkotājiem. Un viss kā. Tātad, šobrīd tad mēs varētu pievērsties IIT iespējām, akcelerētu konkursi, tematiskas programmas. Alīna, vai tu varētu mums pastāstīt par aktualitātiem IIT instrumentos un to, kā Latvijas dalībnieki tās varat iekļauties un kā mums vispār veicās IIT programmā? Alīna, lūdzu. Jā, sveicinu visiem. Man var dzirdēt, Marija? Jā, dzirdēt, prezentāciju var redzēt ļoti labi. Jā, ļoti labi. Tātad mani sauc Alīna Dulmate. Es esmu IIT kopienas vai pārstāvniecības vadītāja Latvijā. Ieskicēšu jums nedaudz vairāk par IIT kā atbalsta mehānismu. Kāpēc šāds kontaktpunkts vai pārstāvniecība tika nodibināta? Jā, šī programma ir arī pārstāvēta Nacionālajā kontaktpunktā, tikai ar mērķi stiprināt vēl ciešāku sadarbību ar Eiropas Inovāciju un Tehnoloģiju institūtu, ar inovāciju kopienām Eiropā. Un mans personīgs mērķis, kā šīs kopienas vadītāja, ir palīdzēt jums iegūt papildus informāciju, iespējas, savienot jūs ar pareiziem cilvēkiem. Es teiktu, ka tas ir tāds tilts uz Eiropas iespējām gan organizācijām, gan arī personīgi, individuāli, gan studentiem, gan pētniekiem. Un tie, kas varbūt vēl nav dzirdējuši par institūtu, IIT atšifrējas kā Eiropas Inovāciju un Tehnoloģiju institūts. Tas ir plašākais šobrīd inovātoru tīkls Eiropā, kas apvieno virs 2400 partneriem, strādājot pēc tāda MIT principā Amerikas Savienotajās valstīs, tikai Eiropā. Tā kā modelis ir apvienot gan industrijas lielos spēlētājus, jaunu uzņēmumus, gan pētniecības un izglītības iestādes, lai kopā radītu inovācijas, atbalstu un ātrāku iekļūšanu no nacionālajiem tirgiem Eiropas tirgu. Tā kā es teiktu, ka tāds lielākais uzdevums ir palīdzēt komercializēt pētniecības rezultātus no katras Eiropas dalību valsts, tā kā stiprināt
zinātnieku un studentu kapacitāte vai atbalstīt jaunos talantus. Un trešā lieta ir palīdzēt biznesa attīstībai. Jā, varbūt arī vērts pieminēt, ka šobrīd IIT atbalsta mehānismi, viņi ir visaktīvāk izmantotie Apvārsnes Eiropā atbalsta mehānismi, jo attiecīgi programmas ir ļoti daudz plašas, gan individuālā līmenī, gan organizācijas līmenī. Un tad tā pieteikšanās procedūra, teiksim, viņa ir ļoti vienkāršota. Kā institūts strādā, kāpēc tik plašs tīkls, tāpēc, kā IIT izveidoja tematiskās inovāciju kopienas. Tā kā saprotot, ka ir globālas problēmas, uz kurām ir jārada atbildi, Eiropā ir jānāk klājā ar risinājumiem, lai gan celtu Eiropas konkurētspēju, gan arī uzlabotu mūsu sabiedrības iedzīvotāju labklājību. Tāpēc laika gaitā, pēdējo 15 gadu laikā tika izveidotas šīs tematiskās inovāciju un zināšanu kopienas. Pēc būtības tie ir 50 plus partneru lielie konsorcija, kuri tad attiecīgi arī izstrādā atbalsta programmas, piedāvā piekļuvi saviem industrijas partneriem un tam līdzīgi. Kā redzat, visas kopienas viņas ir atbilstošas mūsu RIS mērķiem, arī Latvijas prioritāriem mērķiem, kā IIT Digital, piemēram, kopiena atbild par kopējais mērķis ir palīdzēt veicināt digitalizāciju un attīstīt jaunus digitālos risinājumus. Klimats attiecīgi pārējai uz klimata neutralitāti, food, veicināt pārmaiņas pārtikas un lauksaimniecības sistēmā Eiropā un tam līdzīgi. Attiecīgi, kas ir jauns, varbūt, ka šogad, burtiski šomēnes tika apstiprināts arī jauna tematiskā kopiena IIT Water vai ūdens inovācija kopiena, kas ir lieliska ziņas, jo tas nozīmē, ka uz nākamajiem 15 gadiem būs liels uzsvars uz ūdens pētniecību un ūdens attīrīšanu, jūras inovācijām, viss, kas ir saistīts ar ūdeni. Un tūlīt, es domāju, ka kaut kur jau martā mēs redzēsim pirmos uzsaukumus dažādām atbalsta programmām šajā kopienā. Lai aptuveni ieskicētu, kā tas IIT, viņš ir, ņemot vērā, ka tās kopienas ir tik daudz un katrai kopienai ir savi uzsaukumi un ļoti dažādos laika griezumos gada ietvarā, bet visiem, tas, kas visiem ir kopīgs, pēc kāda principa tie atbalsti tiek sniegti. Un es teiktu, ka ir tādi 3 galvenie virzieni. Pirmais ir izglītības atbalsts, tā ir talantu attīstība, prasmju pilnveida, profesionālās apmācības, kur var pieteikties gan studenti, gan pētnieki, gan uzņēmēji, jaunu uzņēmēji, bet arī tai skaitā organizācijām, kā izglītības iestādēm, pētniecības iestādēm, ir iespēja piedalīties capacity building vai prasmju attīstības programmas izstrādē. Piemēram, ja jūs jūtat, ka jūs varētu organizēt vasaras skolu vai kaut kādas speciālas apmācības tematiskajā jomā, tad ir tādi uzsaukumi, kas palīdz arī šādas programmas radīt un iegūt līdzfinansējumu. Pieņemsim, piemēram, viena pavisam nesena kopiena, kas tika izveidota, ir Culture and Creativity, uz kultūras un radošajām jomām. Un šogad man ir liels prieks, ka ir apstiprināts pirmais projekts Latvijā, kas ir SSI Rīga, sadarbībā ar jaunu uzņēmumu, kuri organizē 3 mēnešu apmācības priekš radošās industrijas profesionāļiem, kā fokusēt uz biznesa prasmēm. Un tāda veida apmācības arī ir.
Lūk, tas ir viens. Otrs, kas iespējams šai auditorijai ir svarīgi, tas ir inovācija atbalsts. Tā kā konkrēts mērķis ir palīdzēt samazināt to inovāciju plaisu vai value of depth, vai tā kā palīdzēt pētniecības rezultātiem nonākt tirgu. Attiecīgi katra kopiena piedāvā tādu mehānismu, kur ir parasti 70% līdzfinansējums, jāpiesakās konsorcijam, kur būtu industrijas partneris un pētniecības izglītības iestāde. Tā kā, jo tuvāk tirgum ir šī tehnoloģija, jo labāk. Parasti skatās uz 24 mēnešu griezumu, kā pirms piesakoties šim līdzfinansējumam, kas varētu būt ap 200 000, jūs varat kopā ar industriju tā kā nākamo 2 gadu laikā pielāgot, izstrādāt produktu, kas tiktu palaists tirgu. Un trešais lielais tāds bloks ir uzņēmējdarbības atbalsts. Tas ir inkubācijas, akcelerācijas programmas, tajos tematiskajos sektoros, dažādas outreach programmas, tā kā viss no idejas līmeņa līdz tam, ka jums jau ir jaunu uzņēmums ar konkrētiem pārdošanas rezultātiem. Tā kā viss ir vērsts uz to, lai nokļūtu tirgu. Un tā kā tas īpaši svarīgi, manuprāt, ir tādās jomās kā biotehnoloģijas vai biomedicīna vai vispār health tech, kur Latvijā tas industrijas piekļuva industrijai ir limitēta. Attiecīgi, caur šīm programmām var uzreiz iekļūt Eiropas tirgu, piekļūt lielajiem sadarbības industrijas partneriem un ātrāk testēt, validēt savus risinājumus un attiecīgi arī gūt pieredzi no starptautiskiem ekspertiem, kā to konvertēt par produktiem un pakalpojumiem. Lūk, un īstenībā Latvijā mums katru gadu rezultāti uzlabojas. Vienkārši lieliski redzēt, ka ir apgūts ap pēdējo 3 gadu periodā ir apgūti 8 miljoni Latvijai kopumā finansējumā, bet ņemot vērā, ka EIT viņi nepozicionē sevi par naudu, piemēram, kā EIC vai Eiropas inovāciju kancela. Un tā kā attiecīgi padome, Eiropas inovāciju padome, kuri piedāvā tieši, viņi strādā kā tāds finansējuma rīks, tad EIT vairāk fokusējās uz tīklu un piekļuvi sadarbības partneriem, tā kā un atbalsti ir salīdzinoši mazāki, tāpēc 8 miljoni ir labs rezultāts priekš Latvijas. Mums strādā 4 tematiskās pārstāvniecības vai kopienas lielākajās zinātnes universitātēs, RTU, RSU, LBTU, tā kā pārstāv pārtikas un lauksaimniecības inovāciju kopiena. Ir VFresh inovāciju kustība, kas cieši darbojas mobilitātes inovāciju sektorā un tam līdzīgi. Tāpat arī ir partnerības ar kopienām, kurš cieši strādā arī Latvijas universitātēs, SI Rīga un citi partneri, vismaz 29 partneri šobrīd ir Latvijā. Un, protams, paši rezultāti, kas priecē, kad šajā laika periodā 22 inovācijas tika palaistas tirgū. Tas nozīmē, ka piedalījās šajās inovāciju atbalsta programmās un ir reģistrēts uzņēmums, ir jau raportēta kaut kad pirmie tirgus dati rezultāti, ka tādi produkti eksistē, un atbalstīta vairāk nekā 215 jaunu uzņēmumi dažādās inkubācijas, akcelerācijas, ideju atbalsta pasākumos. Lūk, ja jūs esat no tās vides un gribat komercializēt savus pētniecības rezultātus, kā iet to jaunu uzņēmumu ceļu, tad vieglākais veids vai tā kā pieejamākais veids šobrīd ir caur EIT Jumpstarter konkursu, kas visiem, tas ir ideju konkurss, apvieno visas tematiskās kopienas,
Tā kā jūs varat pieteikties ideju līmenī, viens kā zinātnieks vai kā biznesa idejas turētājs vai arī sadarbībā tā kā savā komandā un notestēt šīs idejas potenciālu. Šogad pieteicās vismaz 900 komandas no visas Eiropas. Tālāk programmā tika atlasītas 42, kas arī pēc tam startēja finālā un var iegūt naudas balvas 10 000 eiro vērtībā. Konkurss ir liels, bet savukārt iekļūstot tajā EIT tīklā, tad pēc tam jūs varat nofokusēties arī uz tematiskām atbalsta programmām, kas palīdz tālāk augt un attīstīties. Un Latvijā rezultāti ir, manuprāt, lieliski. Mums ir ar ko lepoties. Pēdējos 5 gadus iegūtas 5 balvas finālā tik lielā konkursā dažādās tematiskajās jomās. Šeit redz dažus piemērus konkrētiem uzņēmumiem, bet arī šogad ir ar ko lepoties. Burtiski novembrī Budapeštā norisinājās konkursu noslēgums, kur arī 2 Latvijas komandas atveda balvas uz Latviju. Boreo kakao, kas darbojās, viņi ražo šokolādes vai kakao alternatīvu Latvijā. Un RKI, kas ražo vai strādā pie mākslīgā intelekta satelīta datu analītikas risinājuma priekš ilgtspējas, un šajā gadījumā viņi pieteicās un pielāgoja savu risinājumu priekš InnoEnergy vai enerģijas sektora vajadzībām. Un daudz citi forši piemēri mums šogad, bet iesim tālāk. Un varbūt viens piemērs, lai jums rastos priekšstats, kā var izmantot inovāciju, tieši to inovāciju atbalstu. Viens projekts, kas tika apstiprināts, manuprāt, ļoti interesants RTU vides aizsardzības sistēmu institūtā. Projekts tika pieteikts uz EIT Raw Materials Kava vai šo inovāciju atbalstu uzsaukumu. Un tas ir konsorcijs, tā kā šajā gadījumā projekts risina akumulātoru nozares vajadzības, bet tas, kas šeit ir zīmīgi, uz ko paskatīties, kā var veidot sadarbību starp startupu un vai industrijas pārstāvi un pētniecības iestādi. Jo obligāts nosacījums ir, ka jābūt vismaz 2 iesaistītām valstīm. Tā kā līdz ar to mēs varam no Latvijas piedalīties kā startups un atrast partneri ārzemēs. Tāpēc es arī šeit esmu, lai palīdzētu atrast tādu partneri ārzemēs. Jums ir vajadzība kaut ko tālāk vēl pētīt vai ciešāk sadarboties ar konkrētu speciālistu jomā, tad mēs varam palīdzēt un jūs varat startēt uz šo programmu kopā. Bet tāpat arī pie mums vēršās startupi, kas meklē sadarbības partnerus Latvijā. Un šajā gadījumā, piemēram, RTU Vasi, viņa veic tieši ilgtspējas life cycle analīzes, vai priekš konkrētā produkta izstrādes sniedz pakalpojumu, kas vienalga vieno ar lielo konsorciju, tā kā ir piekļuvušam tīklam, ļoti interesants projekts. Tāpēc aicinu izmantot šos inovāciju uzsaukumus nākamgad un droši vērsties gan pie manis, gan arī Nacionālajā kontaktpunktā, lai atrastu sadarbības partnerus. Un pēdējais, ko gribu pieminēt, kā tagad ir gada noslēgums, tā kā daudzām tematiskajām kopienām visi uzsaukumi ir jau beigušies, gaidam tā kā decembra beigās informāciju par to, kas būs aktuāli nākamajā gadā, bet joprojām ir atvērti uzsaukumi. Un tas, ko mēs iesākām darīt, es izveidoju atvērto uzsaukumu apkopojumu, kur burtiski no visām kopienām ļoti dažādi jūs varat izfiltrēt, vai tas ir inovācija atbalsts, vai biznesa atbalsts, vai izglītības atbalsts, iziet cauri tādā pārskatāmā veidā, atrast to, kas jums ir vairāk aktuāls, un attiecīgi sazināties, lai mēs varam palīdzēt, ja tāda
palīdzība ir nepieciešama. Ņemot vērā, ka šeit ir runa par postdoc, tikai gribēju pieminēt, ka ir tāds viens no šiem atvērtiem uzsaukumiem ir InnoNext. Manuprāt, mēs vēl neesam tādu izmantojuši, nezinu Latvijā nevienu, bet tas ir jauns uzsaukums, kura var pieteikties gan jaunu uzņēmēji, gan pētnieki uz tā saucamajām apmaksātām inovāciju praksēm. Tā kā meklējot sadarbības partnerus vai tā kā zinot, ka ir pat potenciāls konsorcijas, tā kā tāda apmaksāta fellowships vai prakses vietas iespēja, ko tad var attiecīgi tālāk papētīt. Lūk, mani sauc Alīna Dolmača, šeit ir visi mani kontakti. Es arī ļoti aicinu, šis ir QR kods uz LinkedIn EIT Community Hub Latvija grupu. Šis pagaidām ir vienīgais kanāls, kur ir regulāra komunikācija par visu, kas notiek Latvijā, veiksmes stāstiem, atvērtiem uzsaukumiem un tam līdzīgi. Tāpēc lūdzu piesakojiet, un es domāju, ka es čatā padalīšos ar to saiti uz atvērtiem uzsaukumiem. Kā tev, Marija, vai es tā varu darīt? Droši var rīkoties. Super, paldies tev, Alīna. Man liekas, ka fantastisks pārskats un arī praktiski piemēri. Un arī viss kaut kas. Varbūt jums ir jautājumi. Ja mums tiešām ir 5 minūtes, es tūlīt skriešu stāstīt jums par IAI, bet varbūt ir kāds jautājums Alīnai, varbūt čatā, varbūt gribas pacelt rociņu. Izskatās, ka pagaidām ne. Vai viss ir skaidrs, vai visi grib IAI paklausīties? Okay. Paldies, Marija, paldies visiem. Paldies tev. Bet, ja Alīna arī ir reachable, viņi var rakstīt man, un tad vienmēr var dabūt informāciju, jo es arī esmu oficiālis IAT kontaktpunktu pārstāvs. Tātad, labiņi, šēros manu prezentāciju. Līdās. Sekundīti, viņš domā. Grūtības palies manu prezentāciju. Ka nebija, tagad ir. Bija pa daudz info, laikam šodien. Nevar viņš ielādēt manu prezentāciju. Līdzās, mēģināsim vēlreiz. Jep, man sanāca, vai ne? Kolēģi apstiprina. Redzam visu. Fantastiski. Jej. Prezentācija būs. Tam, Alīna atsūtīja, tad šeit, kur mēs sāksim ar šo. Tieši skatījos, cik daudz jūs esat un padomāju, ka ja tagad jau uz infodienu var arī izsludināt tieši, sludināt tos infodienas un teikt, ka var nākt ar +1, jo tagad diezgan 23% no čati ir visādi mākslīgā intelekta asistenti. Manuprāt, tas ir fantastiski mūsdienas. Tātad, labi, paldies liels kolēģiem par laiku. Jūsu informācija noteikti bija ļoti noderīga un aktuāla, un tagad pārēsim pie trešas tēmas Eiropas inovāciju ekosistēmas, jeb IAI, tā nosaukti varbūt dzirdēt, un tad konkrēts iespējas, kas mums ir 25. gadā vēl, kas turpinās ar deadline 25. gadā, un tad kā mums izskatās 26. un 27. gads. Es jums mēģināšu parādīt ne tikai, kas burtiski rakstīs darba programmu, bet arī, ko tas viss nozīmē potenciāli Latvijas pieteicējiem, gan ekosistēmas organizācijām, gan arī uzņēmumiem. Iesim tālāk. Tad buffers Eiropā, kā mēs zinām, un principā IIT un IAI ir daļa no lielas
programmas Aprises Eiropa, kas ir galvenā pētniecības inovāciju programma ar budžetu gandrīz 100 miljārdu eiro. Protams, tas nav vienīgais Eiropas finansējums, bet tā tiešām ir lielākā programma, kas finansē kaut ko tādu. Un tad mūsu mērķis Latvijā ir ne tikai saņemt finansējumu, protams, bet stiprināt vietējo inovāciju ekosistēmu, pieslēgties stipro partneru tīkliem un arī palīdzēt mūsu uzņēmiem un organizācijām iziet ārpus nacionāla līmeņa un finansējumu. Un es Nacionāla kontaktpunkta vecāka eksperta, un mana loma ir palīdzēt jums saprast, kuri konkursi jums ir piemēroti, tad arī izskaidrot projektu tipu loģiku, arī finansējumu plūsmu un izstāst varbūt par kaut kādiem klupšanas akmeņiem, kā arī, protams, kur iespējams un vajadzīgs savienot jūs ar potenciāliem partneriem. Darba programmu dokuments, ko jūs redzat, tad, protams, prezentācija arī ir tāda dzīva. Tur ir dažādas saites, uz viņu var klikšķināt un dabūt visu kaut kādu informāciju. Un tad darba programmas 2025 ir tāds dokuments, kur jūs varēsiet atrast visus konkursus uz 25. gadu. Ja tagad mēs nopublicējam par 26. vienkārši 26. vēl nav, dažas programmas nav apstiprinātas. Līdz ar to pagaidām stāstu jums vairāk un dodu saites uz 25. gadu. Tad jūs varat arī tur redzēt katra konkursa mērķus, jeb expected outcomes, projekta tipus, par to parunāsim, budžetus, termiņus un to tālāk. Mēs šobrīd esam tāda situācija, ka daži konkursi IAI un citas programmas viņi vēl ir atvērti, bet jau tūlīt būs tāda noslēguma taisni. Un tad, bet kaut kas vēl nav nopublicēts. Piemēram, 26. gada programma, viņa vēl joprojām, viņa drīz tiks pieņemta ar programmu komiteju līmenī, un tad arī drīz tiks izziņota, bet pagaidām viņa vēl nav oficiāli apstiprināta, un arī 27. gads tad pavisam. Līdz ar to vēl gaidam, bet es, protams, padalīšu ar informāciju par 26. gadu arī un 7. Bet, protams, mēģināšu izcelt, ko vēl var paspēt un ko ne. Tātad skatāmies tālāk ātri. Šajos slaidos, principā, jūs varat redzēt Latvijas dalību Aprises Eiropā uz 16 un 06. Tas ir tās daudzums, kad mums aktualizē informāciju. Šeit svarīgākais mēs varam zināt, ka mēs jau piesaistam vairāk nekā 100 miljonus eiro, kas parāda, ka mēs varam uzvarēt arī konkurētspējīgus uzsaukumus, arī konkurēt Eiropas līmenī. Tas ir kopējais pa visu apvērsts, tas nav tikai IAI. Vienkārši kāpēc tas ir svarīgi kontekstā, ka principā IAI konkursi jau viņi balstās uz ekosistēmām, universitātes, pētniecības institūtu, uzņēmumu, inovāciju aģentūras, pašvaldības, un jo vairāk mums ir pieredze citos klasteros vai programmas, jo vieglāk mums ir pamatot mūsu lomu IAI konsorcijos. Šeit jūs arī varat redzēt mūsu, kā mums izskatās viss skaitļos. Es ar zaļu krāsu iezīmēju mūsu panākums IAI. Šeit jūs varat redzēt statistiku, kas mums iet naudas ziņā, tad jūs varat redzēt, kādas tādas pieprasītākas jomas, protams, vaidinīgas izceļas, jo mēs jau esam paplašināšanas valsts, un tad mēs varam redzēt, ka mums visvairāk tiek pieprasīts pārtika, digitāla joma, veselība, bet pārsvarā, protams, vajadzētu piebilst, ka mēs esam pārsvarā partneri šajos projektos. Un tas ir tas pats, tikai tā statistika ir par pieteikumu skaitu un projektu skaitu. Kāpēc projektu un pieteikumu skaits atšķirās? Tāpēc, ka ļoti bieži no Latvijas varētu būt vairāk partneri viena projekta pieteikuma ietvaros. Un tad šeit jūs varat arī redzēt top 10 Latvijas dalībniekus. Tas arī ir par visu apvārsni, tā kā jūs varat redzēt to top 10, kur saņem tas pirmas vietas Aprises Eiropa programmā vispārībā. Un tad tālāk es arī ieliku jums tādu kā Baltijas salīdzinājumu, kas rāda, kur mēs atrodamies attiecībā pret mūsu kaimiņu valstīm. Lietuvu un Igauniju.
Kāpēc rautu? Tāpēc, ka IEI projekti bieži pieprasa reģionālu sadarbību, piemēram, un Baltija ir diezgan loģiska kombinācija, un arī, protams, vaidinīga valsts iesaisti, un Latvija projām ir vaidinīgs, Lietuva arī ir vaidinīgs, Igaunija arī, tagad viņi grib sadalīt vaidinīgi par vairākam grupām un līmeņiem, bet pagaidām mēs esam tur, kur mēs esam. Potenciāliem pieteicējiem ir vērts skatīties, kur ir pieredzējuši partneri Latvijā un arī domāt, kā jūsu organizācija sevi pozicionē. Vai mēs esam kaut kas ekosistēmas kodols, vai mēs esam speciāls partneris, akselerātors, publiskais pircējs un tā tālāk. Fiksiņi pārskriesim pa projektu tipiem, vienkārši atgādināšu. Mums ir bāzi ar 3 projektu tipiem, bet parādīs arī 2, par tiem arī izstāstīšu pēc tam. Research Innovation fokus mums ir jaunu zināšanu radīšana, jaunu uzlabot tehnoloģiju, produktu, procesu izstrāde. Mēs bieži vien strādājam ar TRL 3 līdz 5, 6, un tad mums tur ir 100% finansējums visiem dalībniekiem. Innovation Action, tur jau cits fokus. Viņš ir vairāk jau iet uz demonstrāciju, prototīpi, pilotu projekti, tāda kā relevanti vidē, tuvāk tirgumu. Parasti TRL 6, 8. Un tad un arī finansējums līdz 70 peļņu gustošiem dalībniekiem un 100 bezpeļņas. Tāpat uzņēmumiem jāplāno līdzfinansējums. Bet līdzfinansējums var arī nākt kā in-kind, kas nozīmē, ka jūs neliekat fiziski naudu iekšā, bet jūs sakat, ka jūs no kompānijas naudām, ja stundām ar darbu stundām nosaksiet šo daļu. Un tad CSA, Coordination Support Action, tas ir tieši tas, kas pārsvarā mums parādās IEI kolos, tad fokus ir tīklošana, stratēģijas, kapacitātes celšana, politikas dialogi, apmācības, labāka prakšu apmaiņa. Tas ir tas, par ko ir CSA pārsvarā. Tur nav tāda kā cieta R&D atbalsta, bet tas ir vairāk ir par ekosistēmas organizēšanu un finansējums ir līdz 100%. Un tad nāks klāt vēl 2 tādi projektu tipi, kas ir co-fund, kas nozīmē, ka Eiropas Savienība līdzfinansē nacionālas reģionālas programmas, un būs tāds PCP vai PPI darbības, kas ir par iepirkumiem, bet par to parunāsim vēlāk. Kas ir IEI? Eiropas ekosistēmas pārsvarā atbalstā savienotas inovāciju, savienot inovāciju ekosistēmas starp reģioniem un valstīm. Protams, tur iekšā ir startup un scale-up atbalsts, it īpaši tagad mēs redzam deep tech parādās arvien vairāk. Tad politikas un instrumentu salāgošanu, kas ir loģiskie cīņas biedri, kas ir EIC, EIT, jau pieminēts, par ko stāstīja Alīna, un tad ir tāda lieta vēl kā InvestEU, kas ir no Eiropas investīciju bankas un arī, protams, sasaistē ar nacionālajiem fondiem ar ideju, ka viss tas strādā kopā, ka viens mehānisms. Un arī inovācija iepirkumi, te arī ir, kā publiskā sektors ir kā pirmais postītais. Tad praktiski tas nozīmē, ka IEI ir tāda kā umbrella jumta programma, es nezinu, ekosistēmas spēlētājiem, kas varētu būt inovācijas aģentūras, akseleratori, inkubātori, klāsteri, reģioni, pilsētas, investoru tīkli, universitātes TTO, Technology Transfer Office, jā. Un šeit jūs varat arī redzēt tas aktuālākas jomas. Es laikam nekavēšos šeit, jo prezentācija būs pieejama programma jau iet uz beigām un labāk pastāstīšu jums vairāk par jaunumiem, nekā par to, par ko jau tika stāstīts vairākas reizes. Šeit jūs varat vienkārši ātri ielūkoties mūsu statistika. Tas statistika, tie ir mūsu top dalībnieki uz doto brīdi tieši IEI programmā. Un tad šeit arī statistika uz 24. gadu, jo, protams, 25. gadu mēs vēl nenoslēdzam, bet informācija ir atjaunota, un tad jūs varat arī redzēt, kā mums iet IEI un kādas ir izredzes. Jūs varat redzēt, ka konkurence nav maza, bet
tāpat mums ir panākumi. Tālāk. Projekti. Tūlīt paskatīsimies. Jā, nu tad jūs varat redzēt, es jau izņēmu projektus, kuriem jau beidzas termiņš. Šobrīd mums aktuāli ir 2 projekti. No 10. septembra tika atvērta pieteikšanās un līdz 20. janvārim ieboldoju, iekraso sarkanā, vēl ir iespēja pieteikties uz 2 konkursiem. Tad mums ir Connect 01 Preparatory Action Joint Programs, kas ir CSA uzsaukums. Un tad galvenais mērķis tam ir salāgot dažādu inovāciju ekosistēmas dalībnieku programmas, akcelerātus grantus, investīcijas klastura aktivitātes. Tad nākamais ir izveidot kopīgus rīcības plānus un programmu dizainu, kas vēlāk var tikt īstenots caur co-fund vai citus mehānismus, un tad stiprināt sadarbības starp valstu, reģionālām inovāciju aģentūrām, vai ekosistēmu operatoriem, pilsētām, reģioniem. Kas jums jāzina, ka projekta tips ir CSA, kas nozīmē, ka es jau minēju 100% finansējums, bet tas nav par R&D, tas vairāk ir par koncepciju, schēmas, tiklošanas, plānošanas, par tādas tā kā sistēmas izveidošanu. Konkurss ir ideāli piemērots inovāciju aģentūrām, ekosistēmu operatoriem, klasteriem, reģioniem. Atceramies, ka mēs esam Vaidinīgs, kas ir tā kā pamatprincips, principa ekosistēmu programmai. Un principā, ja jūs jau esat tā konsorcija, tad ļoti labi, tad pārskatām savu lomu, pārliecinamies, ka atbildam par visu, ko gribam atbildēt, un arī finansējums attiecīgi jūs iepriecina. Ja nē, tad labāk skatāmies uz nākamajiem 26. gada konkursiem. Tālāk, kofandiņš. Tad šeit konkursa uzdevums būtu īstenot to, ko līdzīgi projekti ir izstrādājuši. Tās rīcības plāns, kur tika izstrādāti citas programmas. Un svarīgas lietas ir, ka tad vajag mums nacionālu līdzfinansējumu, kas, ja valdības ministrijas attīstības aģentūras iesaistīt, tad vajadzētu ieplānot. Vai pat pareizāk pateikt, jau jābūt ieplānotām, ņemot vērā konkursu deadline. Un tad fokus ir uz konkursa aktivitātes reģionus, ne tikai plānošana. Laikam šeit tas ir galvenais, un tad mēs skatāmies uz 26. gadu. European Network of National Competence Centers for Innovation Procurement. Tātad mērķis šim konkursam ir inovāciju iepirkuma kompetenci centra izveide un savienošana starp valstīm. Tad mēs gribam izveidot vai stiprināt nacionālas kompetences centrus inovāciju iepirkumā, nodrošināt atbalstu pakalpojumus publiskajiem pastītājiem, kas varētu būt ministrijas, slimnīcas, pašvaldības aģentūras, un tad arī veidot Eiropas mēroga tīklu, kas palīdz izmantot inovāciju iepirkumu strateģiskas autonomijas vai virzīt Eiropas Savienības prioritātes. Kas mums jāzina? CSA 100% fokusā mums ir kapacitāte, metodika, apmācības, mentorings. Koncentrējas centrā mums ir nacionālas reģionālas organizācijas, kas jau strādā ar publisku iepirkumu, inovāciju politiku vai atbalsta jau kaut kādā veidā publiskas pircējus. Laikam tas ir galvenais. Pēc tam arī nāks ar slaidiem datumiņu un budžeti. Runājot par CSA nākamo Expanding and Investment Ecosystems, tad šīs uzsaukums mērķē jau uz investīciju ekosistēmu paplašināšanu. Īpaši šeit mēs runāsim par Deep Tech. Tāds galvenais vadlīnijas, ko varat ieskicēt, tas ir savienot investoru tīklus. Šeit mēs varam runāt par biznesa inženieriem, par VC fondiem, venture capital, par korporatīviem investoriem, par NPB, National Promotional Bank atbalstu. Un runājam Deep Tech scale-up kontekstā. Arī mērķis ir mazināt plaisu starp reģioniem ar spēcīgu investoru klātbūtni un reģioniem ar mazāku investīcijas aktivitāti.
un cieši sadarboties ar instrumentiem, ko es minēju agrāk, EIC, EIT un tā tālāk. Tā kā jābūt komplementāram. Un pēdējais, kas mums tiek parādīts slaida, Scaling Up Deep Tech Ecosystems, parādījies mums RIA uzsaukums. Tad šeit mēs jau integrējam R&D, demonstrāciju, testēšanu, spin-offiņu veidošanu, akcelerāciju. Tāds kā kopsavilkums un darba programmas saturiskiem elementiem, tad tas varētu būt palielināt Deep Tech startupu scale-up skaitu Eiropas strateģiskais digitāls un Deep Tech jomās, AI, computing, cybersecurity un viss kaut kāds tech, agri-tech, green tech un tā tālāk. Šeit atkal mēs domājam par savienojamību ar citiem instrumentiem un arī rādīt vai mērogot akcelerātos testbeds vai sandboxes, spin-off programmas, kas reāli savā programmas rezultāts beidzas ar naudas piesaist, ar fundraisingu un jaunu darījumu skaitu. Kas mums jāzina? RIA, 100% finansējums, bet jābūt spēcīga inovācijas un demonstrācijas daļai. Tipisks konsorcijas, ko es varētu minēt, varētu būt universitāte, TTO, akcelerators, investors, reģions, Deep Tech kopiena, kaut kas tāds. Bieži tādos projektos mums ir paredzēts FSTP, jeb Financial Support to Third Parties, kas nozīmē subgranti startupiem, kas nozīmē, ka var izsludināt savus konkursus un iedot naudu saviem startupiem projektu ietvaros. Tā, es jau pāri laikam, bet man ir vēl pāris slaidi, es atvainojos. Bet es ceru, ka jums ir interesanti. Es zinu, ka es skrienu, bet ja kas pēc tam konsultācija mierīgi ar tēņu iziesim vēlreiz visam cauri. Kur mēs meklējam informāciju, Funding and Tender ir tā kā alma mater visiem, ne tikai Horizon Europe, Upwards Europe, bet arī citām Eiropas programmām. Mēs izmantojam to, principā, tur jūs varat atrast visas darba programmas, detalizēt topika konkursā aprakstu, kā arī visādas pieteikumu formas, izvērtēšanas formas, budžeta formas, finansiālas formas, visādas formas. Visu tur var atrast. Ja ir grūtības, kontaktpunkts tam arī pastāv, lai jums palīdzētu. Arī LZP mājaslapā mēs tur regulāri cenšamies apkopot visu aktuālo informāciju par pasākumiem, materiāliem, ierakstiem un tā tālāk. Un arī mums ir aktīva LinkedIn un Facebook lapa. Tur arī īsumā mēģinām dot jums informāciju par visiem jaunumiem. Ieteikums, kad jūs skatāties šo, tad vienmēr izlasiet topic description, labāk no sākuma līdz beigām, vai es nezinu, vai pat čatam arī iedot paskatīties. Tad īpaši paskatīties uz expected outcomes, tur parasti ir aprakstīti diezgan detalizēti KPI, vai arī tā kā tieši sagaidām rezultāti. Type of action vienkārši nosaka, par ko vispār ir projekts un kam viņš ir domāts, un ko es drīkstu darīt projekta ietvaros. Un tad, protams, vienmēr vajag pievērst savu uzmanību, ir tāda sadaļa specific eligibility vai admissibility vai financial conditions, un tieši tur varētu būt tie mazie klupšanas akmentiņi, vēl kaut kādi specifiski elementi. Piemēram, kāda valsts nedrīkst piedalīties, vai specifiskam valstīm jāpiedalās, vai jāpiedalās 2 valstīm no paplašināšanās valstīm un 2 no kaut kādām attīstītām valstīm un tā tālāk. Tur varētu būt kaut kādi specifiskas detaļas, kas jums obligāti jāievaro, un pēc tam, ja jūs neizlasīsiet, tad projekts netiks izvērtēts. Šeit es vienkārši jums izgriezu vai uztaisīju ekrānu šāvienu par tieši aktuālam 3 programmu, par kurām es jau izstāstīju, kur var pieteikties, un tā bildīta arī ir ar saiti pievienotu, tā kā tur tieši uz šo daļu jūs aizvedīs tas saitīt. Gribas padzerties. Tātad, tālāk. Ko mēs šeit redzam? Tas jau ir connects. Jā, principā šeit es jums pastāstīju, jo viss šeit vienīgais
ko jūs varat redzēt arī, kas ir svarīgi. Vienmēr, kad jūs izvēlaties, kuru projektu jūs gribat pieteikties, tad vienmēr izvērtējam projektu kopēju budžetu un pret skaitu ar projektiem, kurus Eiropas komisija plāno nofinansēt. Principā mēs redzam, ka budžets ir 5 miljoni un tiks atbalstīts tikai viens projekts. Neizskatās cerīgi, jo, principā, protams, iekļauties lielā konsorcija, kurai ir rakstīts tāds projekta pieteikums, ir ārkārtīgi maza, bet ir iespējami. Principā, tādi, tad vienkārši tur jāapzinās, ka mēs ejam uz partnerību un jāmeklē kontakti, jābrauc uz infodienām, uz kaut kādiem matchmaking sesijām un tā tālāk, un tad jāmeklē mērķtiecīgi. Arī LinkedIn strādā īstenībā tematiski var tā arī atrast projektu partnerus. Bet projektu partneri ir cits stāsts, bet principā kaut kāda tāda lieta, kā, piemēram, ko mēs redzam Expanding Investment Ecosystems, mēs redzam 5 miljonu projektam, plānu nofinansēt 5 projektus apmēram. Tas ir ļoti labs variants. 26. programma. Tātad, ko mēs šeit redzam? Nevaru pateikt, ka kaut kas krāšņi atšķiras no 26. gada programmas. Mēs redzam strategic autonomy, redzam, ka joprojām mēs atbalstām visus testbeds, sandboxes, living labs, bet mums parādās tieši tas publiskais sektors, kā pirmais inovācijas lietotājs. Mēs aktīvi atbalstam deep tech tehnoloģijas, kas mums ir AI, kvantums, cyber, visi techi un advanced materials. Un šeit svarīga loma tieši būtu tā sadarbība ar EIC un EIT, lai to visu arī ne tikai palīdzēt ekosistēmu izveidot, bet arī tā kā kaut ko komercializēt no tā visa. Investment ecosystems. Tas principā viss, ko es saku, ir tāds wrap-up no tā visu, ko es jau teicu. Investment ecosystems nozīmē to pašu, ko es minēju par to, kā mēs iesaistam investoru tīklus, business angels vai VC, deal flow. Un no šeit arī parādās tas calls par expanding investment ecosystems. Mēs turpinām atbalstīt Regional Innovation Valleys ar aktivitātēm. Regional Innovation Valleys galvenais ir sasaiste ar mūsu Latvijas 3.3 specializācijas jomām. Bija vēl lielāks akcents mēs liekam uz TTO vai Technology Transfer. Un tad tādā apakšā, lai to visu veicinātu, tad mēs skatāmies uz IPR politiku, uz licencēšanu, uz spin-off likumiem un tā tālāk. Un šeit tieši parādīsies calls from lab to market. Un jaunums arī, kas pēc tam parādīsies 27. vairāk programma, tur nebūs principā atsevišķas programmas, viņi ir 26, 27. Vienkārši mēs principā tā pagaidām runājam tikai par 26. Bet ir tas filantropu iniciatīvas, jeb iesaiste, kas ir piemērota fondiem, asociācijām un sauksim viņus par sociālas ietekmes iniciatīvām. Un tad konkrētāk par projektiem. From lab to market. Fokus mums ir, tas ir CSA, 1 miljons, 5 projekti, 5 miljonu budžets. Fokus mums ir uz intelektuālo aktīvu pārvaldību, startup friendly licencēšanas politika, kādi kopīgi instrumenti universitātiem un TTO, un arī spin-off skaitu un kvalitātes uzlabošana. Kas mums jāzina? Vismaz 3 partneri un 3 valstīm plus 1 vajadzīga. 100% tiks finansējums, un konkurss ir piemērots universitātēm RTO, Research Technology, TTO, Technology Transfer, akceleratoriem, ekosystemas operatoriem. Un nākamais, kas ir European Startup and Scale-up Hubs Pilot, tā jau skatāmies tā sketči, 20 miljoni, 1 projekts, tad viens uzvarētājs mums, un projekts ir domāts, lai izveidotu 10 līdz 18 Pan-European Deep Tech klubu, tīklu, hubu, kam būtu tāda kā starpvalstu piekļuva infrastruktūra investoriem, uzņēmumiem. Mēs atbalstam scale-up
fundraisingu, jebkurā veidā, un tad internacionalizāciju. Un mēs mēģinam ieintegrēt arī visus minus instrumentus, kas ir EIC, EIT, dažādi KIKI, EN, European Enterprise Network. Mums ir kontaktpunkts LIA, tur viņi palīdz atrast projektu partnerus pārsvarā un arī konsultē. Tad arī EDIH integrāciju. Iespējams, kāds no jums arī bija jau iepazinies ar EDIH programmām. Tas arī ir mūsu kompetenci centri. Kas mums jāzina? Cofunds nozīmē nepieciešams līdzfinansējums. Jāizsniedz konsorcija letter of intent par līdzfinansējumu, par to, kā jūs sarunājat, ka jums tiks nodrošināts līdzfinansējums. Obligāti ir jābūt 2 hubiem no widening valstīm, ja paplašināšanas valstīm. Mums ir iespēja. Jā, un tad viņš ir piemērots arī venture builderiem, akceleratoriem, universitātiem, dažādiem fondiem. Ir Latvijai tas nozīmē, ka tā ir strateģiski laba iespēja būt viena līgā ar Eiropas vadošiem DeepTech centriem. Grūtākais tikt. Un tagad paskatīsimies, man vēl būtiski 3 slaidi. Uz 27. ielu, kosimies vismaz. Tā ir viena no 27. gada programma. Principā tā programma kļūst arvien praktiskāka, es teiktu, un tirgus orientētāka. Tātad, Startup Europe jau kaut kur redzēts konkurss. Mums jau viņš bija. Tad tas ir klasiskais Startup Europe turpinājums ar daudz skaidrāku fokusu uz DeepTech un strateģiskiem sektoriem un arī skaidru prasību par Moderate Emerging Innovator valsts iesaisti. Par ko ir šis uzsaukums? Mērķis ir savienot mērogot startup un scale atbalstu visā Eiropā, tīpaši DeepTech un strateģiskas jomās. Nesaukšu vēlreiz tas jomas. Ideja ir mazināt tirgus fragmentāciju, lai startupi nav iesprosti savā reģionā, lai uzlabot piekļuvu finansējumam. Kā arī palīdzēt, lai startupi paliek Eiropā, nevis pārceļās ārpus Eiropas Savienības. Kam ir domāts konkurss? Akcelerator, Incubate, Venture Builders, universitātes, investoru tīkli, principā visi var iesaistīties, bet svarīgs nosacījums, vismaz 5% no konsorcija ir jābūt no Moderate vai Emerging Innovator valstīm. Projekta aktivitātes izveidot vai mērogot cross-border akcelerācijas inkubācijas programmu, sasaistīt viņu ar dažādiem tīkliem un ekosistēmām, ko es minēju, tur EIC, EDIH un tā tālāk. Var organizēt matchmaking, bootcamp, mentoring, investoru dienas, soft landing programmas un tādas aktivitātes, kā arī tur iekšā ir tas, ko es pirms tam minēju, FSTP instruments, kas ir tie subgranti. 2 miljoni, 9 projekti, kas mums dod 18 miljonu kopēju budžetu, kas ir diezgan labs starts. Jāparāda skaidra DeepTech strateģiska sektora dimensija, jo tādus projektus mēs jau redzējam, un principā vajag kaut ko jaunu, vai vismaz ar tādu skaidru fokusu, kāpēc gribam kaut ko uzlabot tā jomā, nevis citā, jo ļoti daudz jau mums izskatās, mums ir daudz līdzīgu projektu. Tur tiešām es pieļauju, ka 27. gada programma vajadzētu tiešām izdomāt kaut ko tādu ļoti interesantu, lai saņemtu finansējumu. Nākamais konkurss, kas ir tieši tas PCP, vienīgā aktivitāte ar to procurement daļu un 10 miljonu viens projekts. Īsi, kas ir pre-commercial procurement, ir PCP. Doma ir tāda, ka publiski pircēji nepēr gatavu produktu, bet kopīgi pasūta un apmaksā R&D līdz prototīpam pilotam. Tā kā vairākas fāzes, vairāk piegādātāju sacenšas vairākus posmos, un tad, principā, risks un ieguvumi tiek dalīts starp publisko sektoru un uzņēmumu. Un vajag apzināties, ka tas
nenodrošina automātisku uzvaru nākamajā iepirkumā, kas varētu būt tāda parastā iepirkuma vai kādu lai pareizāk to izskaidrot. Par ko ir tas uzsaukums? Mērķis ir saīsināt laiku no inovācijas līdz tirgumu, tieši savienojot eksperimentēšanas telpas, testbeds, living labs, sandboxes un arī inovāciju iepirkumu publiskā sektora. Tipiskā problēma ir tāda, ka publiski pircēji viņi bieži netestē inovāciju pirms pirkšanas. Un uzņēmumi bieži meklē klientus un certifikāciju tikai jau pēc research and development aktivitātēm, kas tā kā tieši bremzē komercializāciju. Un šīs uzsaukums ir plānots, lai risinātu to, ļaujot uzreiz R&D laikā testēt risinājumus kopā ar publiskajiem pircējiem un regulātoriem. Tad loģiski, kam tas ir domāts, konsorcija ar publiskiem pircējiem kā centrālam beneficiary, tas var būt slimnīcas, pilsētas, reģioni, ministrijas, aģentūras un citi līdzīgi. Testbed, living lab, sandbox operatori, kā arī regulatīvas un certifikācijas institūcijas, ar kurām testēšanas vide var kalpot, kā arī kā sandbox, kas milškast. Kas projekti ir jādara? Identificēt kopīgas vajadzības, kur tirgu nav gatava risinājumi. Piemēram, digitāla veselība, mobilitāte, klimata kaut kāda risinājuma. Nākamais ir sagatavot un iztenot kopīgu to joint procurement starp vairākiem publiskiem pircējiem. Tā piesaistīt tieši tos testbeds living labs, kā testēšanas vidi, tai procurement fāzi tādu nodrošināt, ka vismaz viens risinājums ir gatavs ieviešanai, un tad izmantot vajag arī to FSTP, kas dod tos finansiālus, nosauksim par finansiāliem stimuliem gala lietotājiem, lai tie pieņem un ievieš risinājumu. Un tur, manuprāt, ir paredzēts līdz 200,000 uz trešu personu. Svarīgs aspekts, vajag pāri laikam. Es atvainojos. Ļoti interesanti, ļoti mīlu savu darbiņu. Nav tieši granta izstrādātājiem. Viņi saņemt nav tikai tad, tikai caur iepirkuma līgumiem. To uzsvarot procedūrā. Tas, manuprāt, ir jāapzinās. Tā, labi, šeit laikam viss, un tad ātri, labi, es nesteikšu neko vairāk par to, bet, principā, Latvijai šis projekts, tas ir kaut kas jauns, nebijis. Tas ir labs brīdis, principā, šobrīd ir sagatavot laicīgi 1-2 potenciālus publiskais pircējus, kas varat pievienot šām konsorcijai. Un paralēli tiek uzņēmumi varat gatavoties, ir tīpaši tie, kur strādā B2G, business to government risinājumiem. Jāzina, ka šis vilcieniņš nāk un varētu laicīgi gatavoties un certificēt jau sev ceļu. Pēdējais, trešais, jūs izturēt 3-4 cilvēki man joprojām klausās, fantastiski. Enhancing involvement of philanthropic organizations. Par to ļoti ātri. Jauns, principā interesants topiks, filantropijas kapitāls, kas var palīdzēt labāk iznest universitāšu un TTO, RTO vai tehnoloģijas tirgu. Mērķis ir palielināt sadarbību starp filantropijas organizācijām un augstskolām, inovatīviem izņēmumiem un arī VC fondiem. Un arī to, cik daudz akadēmiskas inovācijas nonāk tirgu, izmantojot filantropijas finansējumu. Tīklos first user loma, piemēram. Jo mēs zinām, ka Eiropa ir vairāk nekā 3,000, manuprāt, filantropijas organizāciju ar pieejamu 50 miljardiem gadā. Kaut kāda tāda bija statistika. Līdz ar to Eiropas Savienība padomē, ka mēs nedrīkstam neizmantot šo fantastisko iespēju un neiesaistīt un neļaut viņiem nofinansēt un palīdzēt mums. Kam domāts? Koordinators obligāti ir augstas izglītības iestāde vai RTO vai tīkls. Organizācija obligāti jābūt filantropijas organizācijai, filantropijas tīklam, un partneri ir 3 partneri, 3 dažādām valstīm. Filantropijas organizācija, es uzreiz paredzu jautājumu, neatkarīga, bez peļņas, bez biedriem, akcionāriem ar savu padomi un resursiem sabiedriska labuma mērķi. Tā ir tāda definīcija par to, kas ir tā filantropijas organizācija.
ko mēs izstrādājam plānu, kā universitāte vai citi partneri virzīs savas tehnoloģijas tirgu, sadarbojoties ar filantropiju vai VC. Un tad ideja ir veidot kopīgas eksperimentēšanas telpas, living labs, test-based inkubatorus, akceleratorus. Sadarbība ar TTO varētu palīdzēt izveidot vairākus spin-offus, kas reāli piesaista investīcijas. Tā kā mēs nonāksim pie sign deals un veidot akceleratorus vai programmas, kas ved startupus līdz venture funding. Tas ļautu filantropas organizācijām būt first user jaunam tehnoloģijām. Tas būtu mums tilts uz citiem investoriem vai tīkliem, un tas, protams, varētu veicināt redzamību un uzticību. Es domāju, ka šeit ir viss. Jā, te būs mums lamsam finansējums. Lamsam finansējumu galvenais ir svarīgi ir pareizi sarakstīt darba pakas, jo finansējums tiek dots nevis caur milestoneiem vai pēc kaut kāda, teiksim tā, plānot periodu sasniegšanas, bet pēc tā, ka jūs beidzat savas darbapakas. Es domāju, ka tas ir arī viss. Principā secinājums īsais ir tāds, ka 26. gads IAI ir tāda kā struktūra un kapacitātes būvēšana, bet 27. gads jau ir tāds kaut kas par execution scale, es tā pateiktu. Viss. Jūs izdzīvojat, tad, lai saņemtu visu šo informāciju, es jau minēju, ka mums ir vairāk resursi, jūs varat pierakstīties arī uz mūsu ziņām. Mēs arī ik pa laikam spamojam jūs ar visu kaut kādiem interesantiem jaunumiem, manuprāt, reiz ceturksnī, un tad jūs varat redzēt šeit slaidiņā manu fantastisku komandu, kāds kolēģis atbild par savu jomu, bet mēs piekopjam tomēr to one-stop shop approach, jeb nav nepareiz durvju, jūs varat uzrakstīt jebkuram, kas, es nezinu, jums liekas interesantāks, smukāks vai vēl pēc kādiem kritērijiem, mēs noteikti palīdzēsim jums atrast vai nu pareizu finansējumu, vai nu vismaz palīdzēsim jums atrast pareizu cilvēku, ar kuru parunāt varbūt ārpus mūsu organizācijas. Jo ir, protams, arī dažādi finansējumi, kā life finansējumi ar citiem tīkliem ir virkne ar dažādiem finansējumiem. Es varu stāstīt par to stundām, bet paldies jums, ka jūs izturējat mani. Un, ja jums būs, ja ir jautājumi, droši varat uzrakstīt, bet es pieļauju, mēs pārsniedzam jau pusstundu, es jau biju domājis, ka tā arī būs. Bet droši rakstiet chatā, rakstiet man ēpastos, LinkedInā arī droši man piesakot, es regulāri dalos ar visu kaut kādu informāciju, kas ir saistoši par svarā uzņēmumiem, SMI, startupiem. Ar visiem labprāt parunāšu. Mani kolēģi arī, kā es jau minēju, viņi arī aktīvi piedalās, aktīvi vienmēr ir gatavi jūs pakonsultēt. Paldies jums liels! Paldies, kolēģis, ka pievienojaties manai kompānijai, un es nebiju viena. Finansējumi ir daudz. Nāciet pie mums, un mēs pastāstīsim, kur viņi meklē, kā pareizi saplānot jūsu ceļakārti no projekta idejas līdz finansējuma saņemšanai. Paldies jums! Liels paldies jums par informāciju. Paldies! Paldies!